Sākrustojam kājas, iztaisnojam mūsu mugurkaulu, ātrulējam plecus, atslābinam mūsu plaukstas uz celīšiem, lēnām aizveram cieti acis, nomierinam savu elpu un nomierinam savu ķermeni. Atstājam visas lietas ārpus mūsu paklājiņa. Savienojamies ar sevi. Ar nākošo ieelpu mēs saliksim plaukstas pie krūšu kurvja Anahata čakras sirds centra. Un mēs sāksim ar 3 om, dziļa, mierīga ieelpa. Ar nākošo ieelpu sabirzājam plaukstiņus tā, lai mēs izjūtam siltumu, un šīs siltās plaukstas uzliek sev uz acīm. Un lēnām ar smaidu vēr vaļā acis un atbrīvo plaukstas uz celīšiem. Ar ieelpu krūšu kurvi liecam uz priekšu, skats uz augšu. Ar izelpu nopaļo muguriņu, ievelc vēdriņu iekšā un apaļ muguru. Arī elpu nākam uz priekšu, krūšu kurvis uz priekšu, skats uz augšu. Ar izelpu apaļa muguriņa, nabiņu ievelkam iekšā. Ieelpa uz priekšu, skats uz augšu. Un ar izelpu apaļojam mūsu muguriņu, ievelkam nabiņu. Vēl vienu reizi. Ar ieelpu krūšu kurvis uz priekšu, skats uz augšu. Un paliekam šeit 3 ieelpas un izelpas 3. Kontrolējam savu sprandu tā, lai mums nav spiediens tur, bet liecam mūsu krūšu kurvi uz priekšu 2. Ieelpa un izelpa 3. Ar izelpu apaļo muguru, ievelc nabiņu iekšā un paliec šeit 3 ieelpas un izelpas. Ieelpa un izelpa 1. Ieelpa un izelpa 2. Ieelpa un izelpa 3. Ar nākošo ieelpu nāc atpakaļ pa vidu. Malacis. Tagad saliksim mūsu kājas tauriņa pozā. Pēdas mums ir kopā. Un šī ir viena no izteiktākajām sieviešu pozām, priekš ūdens elementa ieskaitot, kuru mēs varam darīt jebkad. Ar plaukstām mēs satveram mūsu pēdu pirkstus, pievelkam mūsu iegurnīti tuvāk klāt pie papēžiem. Ieelpa iztaisno muguriņu un arī izelpu lai celīšus uz leju un sāc lēnām kustināt savus spārniņus. Šo pozu varam taisīt pie televizora. Tad, kad skatāmies kādu filmu, lai strādā mūsu iegurnis, lai viņš verās, un šādā veidā mēs vēram mūsu iegurni vaļā, apaseņojam viņu, un pirmais mēs strādājam ar saviem sieviešu orgāniem, otrais mēs strādājam ar savu urīnpūsli, un trešais mēs strādājam ar mūsu mugurkaulu. Mēs atbrīvojam vietu mugurkaulam, un ja ir muguras lejas daļas, jeb jostas daļas sāpes, tad šis ir viens no palīga līdzekļiem, lai mēs atslābinātu muguras jostas daļu.
Ļoti labi. Ar ielpu nomierinam mūsu celīšus, iztaisnojam muguriņu. Un tagad ar izelpu ieliecam elkonīšus un ar krūšu, kur mēs ejam uz priekšu, uz priekšu, uz priekšu. Muguriņas taisnas, lēnām ielpa, malacis. Un ar izelpu lai celīšus uz leju un ej uz priekšu. Turamies šeit 7. Elpo dziļi un mierīgi 6. Taisi dziļu ielpu. Un arī izelpu paspēr celīšus uz leju un pāri uz priekšu. Malacis 4. Jūti, kā stiepjas tavs iegurnis 3. 2 un 1. Lēnām nāc atpakaļ uz centru. Un vēl vienu reizi sākustinam mūsu taureņa spārnus, cīlājam. Ja vari pieskarties ar kājām pie zemes, ideāli. Tagad skatāmies, lai mūsu abas kāju puses iet vienādā. Lai nav tā, ka vienas karās, otra ne. 3, 2, muguriņas taisnas. Un 1, ielpa, iztaisnojam muguriņu. Krūši, kuras uz priekšu, un tagad ar izelpu nopaļo muguriņu un laid savu pieri tuvāk pie pirkstu galiņiem un turamies šeit jau ar apaļu muguru. Šeit droši apaļojam muguru, spiežam mūsu celīšus uz leju, ielpa un izelpa 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Ielpa, lēnām ceļam galvu uz augšu. Ar izelpu iztaisnojam labo kāju taisnu. Kreisā pēda. Labās kājas iekšpusē džanu sirsāsana. Labā kāja mums ir aktīva, pēdis pie zemes, ceļgals spiež zemē. Ar ielpu ceļam rokas uz augšu, pagarinam savas rociņas. Ar izelpu pagriežamies uz labo kāju, nolaižam plaukstas pie celīša. Un tagad plaukstas pie celīša, un tagad mums būs lēna kustība uz augšu un uz leju 7 reizes. 1. Maiks nolieciens pie labā ceļa. 2. 3, 4, 5, 6, 7. Arī ielpu nāc uz augšu. Ar izelpu satver vai nu celīti, vai nu pēdu, vai nu potīti. Iztaisno muguru, ieliec elkoņus un ejam uz leju. Pastiepies šeit. 7, 8, 9 un 10. Arī elpu lēnām ceļamies uz augšu. Labā roka satver kreiso pēdu un ieliek kreiso pēdu labās rokas elkonī. Kreiso ceļgalu iefiksējam kreisās rokas elkonī, tādu kā mazu bērnu. Nenometam kāju uz leju, paceļam kāju, pievelkam pie krūšu kurvi un tagad kreiso ceļgalu mēģinam bīdīt uz aizmuguri. Vēram vaļā mūsu gurniņus. 7, 6, 5, 4, 3, 2, malacis. Un 1. Izelpa, iztaisnojam mūsu kāju. Tagad abas kājas taisnas. Atveram tā, lai mums būtu ērti, bet nedaudz platāk. Ar izelpu plaukstas nolaižam uz paklājiņu, un tagad atkal mēs iesim uz leju un uz augšu 7 reizes. Un 1, 2, 3, 4, 5, 6 un 7. reizē ejam uz leju, atbrīvojam pieri uz zemes, rokas varam iztaisnot uz priekšu vai nolikt šeit patās garsāniem un stiepjamies tuvāk klāt pie zemes, jūtam, kā stiepjas mūsu kājiņas, elpojam dziļi un mierīgi šeit, ielpa un izelpa 7, 6, 5, 4, pēdu pirksti nostiepti, pēdas uz augšu, 3, 2
Un 1, arī elpu lēnām ceļam sevi uz augšu. Un tagad ieliecam labo pēdu, kreisās kājas augštilvā, džānus ir sāsana. Arī elpu vēl vienu reizi iztaisnojam mūsu rokas, izstiepjam muguriņu garāku. Ar izelpu pagriežamies uz kreiso pusi, plaukstiņas noliekam pie kreisā celīša un atkal iesim uz leju. 1, ieelpa uz augšu, izelpa uz leju, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un ejam uz leju, satveram vai nu ceļgalu, vai nu ikru, vai nu potīti, vai nu pēdu un pievelkam sevi tuvāk klāt pie kreisās kājas. Elpojam mierīgi 7, 6, 5, 4, 3, 2, un 1. Ieelpa, ceļam sevi uz augšu. Ar labo plaukstu satveram labo pēdu, paceļam viņu uz augšu un ievietojam kreisajā elkonī. Labais ceļgals nāk labajā elkonī. Hops, paceļam kāju uz augšu un sākam viņu šūpināt. Mēģinam likt labo ceļgalu uz aizmuguri. 7, kreisā kāja aktīva. 6, 5, 4, 3, 2, un 1. Ar izelpu atbrīvojam mūsu kājas, saliekam vēl vienu reizi taurenī. Pēdiņas kopā atkal satveram pēdu pirkstus un pašūpinam mūsu celīšus uz augšu un uz leju. Mēģinam ātrāk, 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 ātrāk. Ieelpa. Un izelpa, nomierinam celīšus, paceļam rokas pie krūšu kurvja, sakrustojam kājas un tagad ceļamies augšā bez rokām. Mālači. Izparinam mūsu kājas, izparinam rokas un nāksim uz vienu raundu saules sveicienu. Saliekam mūsu īkšķīšus kopā, atrulējam pleciņus ar ieelpu un izelpu, plaukstas nāk pie krūšu kurvja. Ieelpa, ceļam rokas uz augšu, atliecam mugurkaulu. Ar izelpu ejam uz leju, satveram vai nu kājas vai plaukstas atbrīvojam uz zemes. Ieelpa, labā kāja čāpo atpakaļ, labais ceļgals uz zemes, pēdu nolaižam. Ar ieelpu atrulējam plecus, gurniņus nolaižam uz leju. Izelpa, plaukstas uz zemes, aktivizējam labo kāju, ceļam labo ceļgalu uz augšu. Sūtam kreiso kāju atpakaļ, kalna poza, pēdas kopā, ieelpa un izelpa, ceļgali, krūšu kurvis un zods pie zemes. Arī ieelpa, pēdas nolaižam uz zemes un nākam uz puskobru. Izelpa, nākam atpakaļ uz kalna pozu. Arī ieelpu, kreisā kāja nāk starp plaukstām, labais ceļgals uz zemes. Arī ieelpu, atrulējam mūsu pleciņus, nolaižam gurniņus uz leju. Ieelpa, izelpa, plaukstas nāk uz zemes, aktivizējam labo kāju, labais celis uz augšu, liekam labo kāju uz priekšu un pievelkam sevi tuvāk klāt pie kājām. Ar ieelpu ceļam rokas uz augšu, atliecam mugurkaulu, izelpa, pranamāsana. Nobeidzam raundu, ar ieelpu ceļam rokas uz augšu, maigi atliecam mugurkaulu. Ar izelpu ejam uz leju, satveram kājas, pievelkam sevi tuvāk klāt. Ar izelpu plaukstas nāk uz paklaiņa, ieelpa, šoreiz kreisā kāja, atpakaļ, kreisais ceļgals uz zemes. Ar ieelpu atrulējam pleciņus, nolaižam gurniņus uz leju. Izelpa, plaukstas uz zemes, aktivizējam kreiso kāju, sūtam labo kāju atpakaļ, pēdas kopā, kalna poza. Ieelpa un izelpa, ceļgali, krūšu kurvis un zods pie zemes. Arī ieelpu, puskobra, izelpa, kalna poza. Paliekam šeit 3 ieelpas un izelpas. Aktivizējam mūsu plaukstas. Plaukstu pirksti ir atvērti.
Mazie pirkstiņi skatās uz paklājiņa ārējām malām, zeltneši uz paklājiņa stūrīšiem, vidējais un rādītāja pirksts uz priekšu, un īkšķīši skatās viens pret otru, ieelpa un izelpa. Ar nākošo ieelpu labā kāja nāk starp plaukstām, kreisais ceļgals uz zemes. Ar ieelpu ātru lep plecus, nolaid gurniņus uz leju. Izelpa, plaukstas nāk uz paklājiņa, kreisā kāja čāpo uz priekšu. Tagad pievelc sevi klāt pie kājām. Ar ieelpu lēnām ceļamies uz augšu, maigi atliecam mugurkaulu ar izelpu. Pranamāsana. Paliekam šeit, ieelpu un izelpa. Sajūtam sevi siltumu, sajūtam, kā iekustinājusies ir mūsu asinsrite. Un kā mēs esam izkustinājuši savus kaulus, locītavas un muskuļus un esam gatavas sākt strādāt. Ieelpa, ar izelpu atbrīvo plaukstas gar sāniem, atver pēdas plecu platumā. Tagad paskatīsimies, ko mēs darīsim. Kreisā kāja spiedīs zemē. Plaukstas mums būs gurniņos. Ar ieelpu mēs ielieksim labo ceļgalu, ar izelpu mēs iztaisnosim, ieelpa mēs ielieksim, ar izelpu mēs sūtīsim labo kāju atpakaļ. Ieelpa ielieksim, izelpa taisna, ielieksim, sūtīsim atpakaļ. Šādi mēs darīsim 7 raundus un 7. mēs noturēsim uz katru kāju. Strādāsim ar mūsu kājām lēni un plūstoši. Sarunāts? Nu ko, iekārtojamies uz paklājiņiem, plaukstas mums nāk uz gurniņiem. Ieelpa, ieliecam labo celīti, izelpa, iztaisnojam labo kāju. Ieelpa, ieliecam, izelpa, sūtam labo kāju atpakaļ. Ieelpa, ieliekts celis, izelpa, taisna kāja. Ieelpa, ieliecam, izelpa, sūtam atpakaļ. Ieelpa, ieliecam, izelpa, taisna kāja. Ieelpa, ieliecam, izelpa, sūtam atpakaļ. Ieelpa, ieliecam, izelpa, taisna kāja. Ieelpa, ieliecam, izelpa, sūtam atpakaļ. Ieelpa, ieliecam, izelpa, taisna, ieelpa, ieliecam, izelpa, lēnām un mierīgi, sūtam atpakaļ. Ieelpa, ieliecam, izelpa, taisna, ieelpa, ieliecam, izelpa, sūtam atpakaļ. Un pēdējo reizi ieelpa, ieliecam, paliekam šeit 5, 4, 3, 2 un 1. Izelpa, taisna, 5, 4, 3, 2, 1. Izelpa, ieliecam, 5, 4, 3, malacis, 2 un 1. Ar izelpu sūtam labo kāju atpakaļ. Turam līdzsvaru, paliekam šeit. 1, 2, 3, 4, 5. Ielpa, ieliecam, izelpa, atbrīvojam kājas un izturinam mūsu kājas. Nu ko? To pašu sagatavojamies darīt uz pretējo pusi. Tad atceramies, ja mums sāp jostas daļas, muguras daļas, šis ir viens no top vingrinājumiem. Arī elpu, spiežam labo kāju zemē, ieliecam kreiso celīti, izelpa, taisna kāja, ielpa, ieliecam, izelpa, sūtam atpakaļ. Ielpa, ieliecam, izelpa, taisna, ielpa, ieliecam, izelpa, sūtam atpakaļ. Ielpa, ieliecam, izelpa, taisna, ielpa, ieliecam, izelpa, sūtam atpakaļ. Ielpa, ieliecam, izelpa, taisna, ielpa, ieliecam,
Izelpa, lēnām sūtam atpakaļ. Ieelpa, ieliecam, izelpa, taisna. Ieelpa, ieliecam, izelpā, sūtam atpakaļ. Ieelpa, ieliecam, paliekam šeit. 5, 4, 3, 2, 1. Izelpa, taisna. 5, 4, 3, 2, 1. Izelpa, ieliecam. 5, 4, 3, 2, 1. Sūtam uz aizmuguri un esam šeit. 5, 4, 3, 2 un 1. Ieelpa, ieliecam, izelpa, atbrīvojam, izpurinam kājas, izpurinam rokas, jūtam, kā mūsu enerģija sāk cirkulēt mūsos, sajūtam prieku. Nu ko, otrais rauns. Es jums parādu, tikmēr jūs atvelkat elpu. Atkal pēdas mums ir gurnu platumā. Ar izelpu plaukstiņas nāk iekšā mūsu viduklītī. To pašu ar ielpu mēs ieliecam labo ceļgalu, ar izelpu šoreiz lēnām sūtam labo kāju atpakaļ, dziļais izklupiens. Ar ielpu lēnām spiežam kreiso kāju, ceļam labo uz augšu, un mēs taisīsim šādus lēnus un plūstošus flowus. 7 reizes un noturam. Šis perfekti mums strādās ar mūsu augšstilbiem, tas, kas mums ir vajadzīgs, jo šī daļa ļoti strādā ar korseti. Ja jūs trenējat kāju augšējo daļu, jums īsti nav jātrenē vēdera muskuļi, jo viņi ļoti, ļoti ir savienoti ar šo daļu, un jūs paliekat ļoti spēcīgas. Nu ko, sākam strādāt. Un sievietes spēks ir kājās, jūs zinat, vai ne? Ieliecam mūsu plaukstas viduklītī, ieelpa, ieliecam celīti, ar izelpu lielais dziļais izklupiens. Ieelpa, spiežam kreiso kāju paklājiņā, nākam atpakaļ uz augšu. Ieelpa, ar izelpu sūtam atpakaļ. Ieelpa, uz augšu. Izelpa, izklupiens. 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 Ieelpa, uz augšu. Paliekam šeit 5, 4, 3, 2, 1. Izelpa, sūtam labo ceļgalu atpakaļ, izklupiens. Un 5, 4, 3, 2, 1. Šeit nolaižam plaukstas uz zemes. Nolaižam labo ceļgalu uz zemes. Ar ielpu pirkstu galiņi nāk paklājiņā. Pārspiežam krūšu, kuri uz priekšu. Gurniņus uz leju. 5, 4, 3, 2 un 1. Ar ielpu ceļam rokas uz augšu, gar ausīm un laižam gurniņus uz leju. 5, 4, 3, 2 un 1. Ar izelpu abas rokas nāk šitien uz paklājiņa sanāk labajā pusē. Aktivizējam labo ceļgalu un nākam uz mūsu kreisās kājas. Hops! Plaukstas nāk uz zemes pa vidu. Un mēs tagad sāksim mainīt kājas. 1 un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. reizē nākam pa vidu, plaukstas spiež paklājiņā ar ielpu. Pēdiņas, pirkstus izgriežam uz āru. Pēdu pirksti skatās uz ārējām malām. Ielpa, rokas nāk uz gurniņiem. Ceļam sevi uz augšu ar izelpu.
Ieliedzam celīšus un esam dievietes pozā. Kaktusa rokas. 5, 4, malači. 3, 2, 1. Ielpa, ceļamies uz augšu. Atbrīvojam rokas. Pagriežamies uz paklaiņa augšējo malu un nākam atpakaļ. Izpurinam kājas, izpurinam rokas un sagatavojamies veikt šo pašu uz pretējo pusi. Atkal atveram mūsu kājas, plaukstas nāk gurniņos. Ielpa, ieliecam kreiso celi, ar izelpu ejam atpakaļ, dziļais izklupiens. Ielpa uz augšu, izelpa, izklupiens. Ielpa uz augšu, izelpa, 3, izklupiens. Ielpa uz augšu, izelpa, 4, ielpa un izelpa, 5, ielpa, izelpa, 6, ielpa, izelpa, 7, ielpa, nākam uz augšu, turam saliektu kreiso celi, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ar izelpu sūtam kreiso kāju atpakaļ, dziļais izklupiens, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ielpa un izelpa, plaukstas nāk uz zemes, nolaižam kreiso celīti uz zemes, pēdu uz zemes. Ar ielpu nākam uz pirkstu galiņiem, paspiežam krūšu kurvi uz priekšu, elpojam šeit, 7, 6, malači, 5, 4, 3, 2, un 1. Ielpa, ceļam rokas uz augšu, laižam gurniņus uz leju, 7. Stiepjamies ar rociņām uz augšu, uz augšu, uz augšu, uz augšu, 5. Ar gurniņiem uz leju, 4, 3. Pirkstiņi nostiepjas, stiepjas pēc miljona, 3, 2 un 1. Ar izelpu abas plaukstas nāk. Labās kājas iekšējā malā, sagriežam sevi uz labo kāju, atkal ar izelpu plaukstas atbrīvojam pa vidu un mainam kājas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. reizē ceļam gurņus uz augšu. Ielpa, ar izelpu plaukstas mums nāk uz gurniņiem. Ceļam sevi uz augšu, izvērpjam mūsu kāju pirkstus uz āru, atrulējam plecus un ar izelpu ieliecam ceļus, rokas kaktusā. 5, malacis, 4, 3, 2 un 1. Ielpa, iztaisnojamies ar izelpu, nākam atpakaļ, samastitihi, izpurinam kājas, izpurinam rokas, sajūtam jau rītdienu, jau man liekas var just, kas ar mums notiks rīt, bet tas ir labi, tur ir enerģija un tur ir spēks. Nu ko, paņemam vēl 3 ielpas un izelpas. Ielpa un izelpa 1. Dziļa, dziļa ielpa un dziļa, dziļa izelpa. Dziļa, dziļa ielpa un dziļa, dziļa izelpa. Ļoti labi. Tagad atveram mūsu pēdas paklājiņa platumā. Varam arī nedaudz platāk, ja vēlamies. Pirkstu galiņi skatās uz āru, papēži uz iekšu. Ko mēs darīsim? Ar ielpu sēžamies malās un ar rokas uz augšu, ar izelpu nākam uz leju un šādi daram 15 reizes. Un 1,
2, ieelpa uz augšu, izelpa 3, ieelpa, izelpa 4, ieelpa, izelpa 5, ieelpa, 6, ieelpa, izelpa 7, ieelpa, izelpa 8, ieelpa, izelpa 9, ieelpa, izelpa 10, vēl 5 reizes, ieelpa, izelpa 11, ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa 13, ieelpa, izelpa un pēdējo reizi ieelpa un izelpa. Atliekam rokas pie krūšu kurvja, paliekam malāsanā. 5 ieelpas un izelpas, 5, 4, 3, 2 un 1. Saliekam mūsu plaukstas kulaciņos un ar elkoņiem spiežam uz āru mūsu celīšus. 5, 4, 3, 2 un 1. Āri izelpu lēnām apsēžamies uz paklaiņa un izpurinam mūsu kājas. Nu ko? Nākošais, ko mēs darīsim, būs vardes poza. Vērsim mūsu iegurni daudz plašāk, un vardes poza būs tā, kas ir ļoti dziļa un spēcīga iegurņa atvēršana, kura jums arī palīdz ieiet front split, tajā taisnajā špagatā, ka mums kājas ir šādi. Kas mums ir jādara? Es paklaiņa nolikšu otrādāk, lai jūs mani labāk redziet. Šeit jūs varat izmantot kādus mazus spilventiņus vai plēdiņus vai kaut kādu materiālu, uz kā jūs varat slidināties. Ja nav, tad jūs varat vienkārši salikt. Pirmais, ko mēs daram, mēs noliekam mūsu ceļgalus vienā līmenī ar mūsu potītēm. Ceļgali ir vienā līmenī ar potītēm un pēdas skatās uz sāniņiem. Hops! Un pirmais mēs nākam uz mūsu plaukstiņām. Un mēs sāksim šūpināties uz priekšu un atpakaļ. Malači, jūs jau iegājāt. Un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Šeit, ja jūtam, varam palikt mūsu celīšus vairāk uz sāniem. Ja esam gatavas iet dziļāk, nākam uz elkoņiem. Atkal atliecam pirmais, redzat, nevis nopaļojam muguriņu, atliecam muguriņu kā govi un kaķi. Hops, atliecam, un tagad gurniņus paspiežam uz aizmuguri un uz leju. Un pāršūpojamies šeit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Taisam ieelpu. Ja varam palikt mūsu celīšus uz āru. Ja jūtam, ka varam iet tālāk, ar rokām ejam uz priekšu un mēģinam mūsu krūšu kurvi nolikt uz grīdas. Atrulējam mūsu gurniņus, liecam lēnām celīšus uz āru un paliekam šeit. 7, 6, 5, 4, 3, 2
Un 1. Arī elpu lēnām liekam mūsu pēdas tuvāk viena otrai. Mans paklājiņš vispār neslīd. Jūs paliekat turpat, nedarat nekādas straujas kustības. Mans paklājiņš vienkārši neslīd. Tagad mēs esam šeit uz vēdera. Tagad lēnām liekam pēdiņas kopā un mēģinam gurniņus laisti uz leju. Un paliekam šeit. Vai, ja nevaram palikt te, paliekam iepriekšējā pozā. 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Lēnām iztaisnojam vienu kāju un iztaisnojam otru. Paliekam šeit ar taisnām kājām, jūtam, kā stiepjas mūsu iegurnis, paliek vieglāk. 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Lēnām liekam vienu kāju uz centru, otru kāju uz centru. Saliekam rokas, elkoņus pie krūšu kurvja, nostiepjam kājas. Paliekam svinksa pozā, vēl nākošās 3 ieelpas un izelpas. 1, 2 un 3. Arī zelpulējam galvu uz leju, plaukstus spiežam uz pie krūšu kurvja, spiežam plaukstus uz paklājiņa un ceļam sevi augšā. Sakrustojam kājas un nākam lēnām dandāsanā. Tagad kājas mums ir nedaudz platāk, celīši ieliekti. Un tagad abus celīšus liecam uz vienu sāniņu un lēnām uz otru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Arī zelpu lēnām nākam atpakaļ uz paklājiņu. Apguļamies uz mūsu paklājiņiem. Ar ieelpu ceļam pēdas uz augšu, ieliecam celīšus un ar rokām no pēdas ārējās malas satveram pēdas. Un mēs pašūpojamies laimīgā mazuļa pozā. Elpojam dziļi un mierīgi šeit. Turpinam spiesti mūsu celīšus tuvāk klāti pie grīdas. Izbaudam šeit stiepienu. Varam šūpoties no viena sāna uz otru, lai arī mūsu mugurai ir masāža. Sajūtam sevi karstumu, enerģijas plūsmu. Un šī praksa ir ļoti, ļoti spēcīga priekš sievietēm ūdens elementa. Viņa arī ir tā, kura mūs sazemē un nomierina. Un mēs paliekam tādas pieņemošas. Ir sevišķi tagad, kad ir tik dažādas situācijas pasaulē, kad mums ir jānomainās tik ļoti ātri un jāpielāgojas tik ļoti dažādām situācijām. Tad ūdens elements ir tas, kurš pielāgojas visātrāk. Mēs savienojamies ar šo elementu sevī, viņu aktivizējot un tādā veidā balansējot. Ar nākošo izelpu laižam mūsu pēdiņas uz zemes. Celīši turpina būt ieliekti. Ar ieelpu mēs laižam rokas gar sāniem ar delnām uz leju. Ar ieelpu un izelpu laižam abus celīšus uz vienu sāni. Ar ieelpu uz centru, ar izelpu uz sānu. Ieelpa centrs, izelpa sāns. Ieelpa centrs, izelpa sāns. Ieelpa centrs, izelpa sāns. Ieelpa centrs, izelpa sāns.
Ielpa centrs, izelpa sāns un pēdējo reizi ar ielpu nākam uz augšu. Ar izelpu saliekam rokas tuvāk pie mūsu ķermeņa. Ar delnām uz augšu iztaisnojam vienu kāju, iztaisnojam otru un atbrīvojamies šeit, šavāsanā. Sajūtam mieru savā ķermenī un stabilitāti. Taisam dziļu, mierīgu ielpu un mierīgu, mierīgu izelpu.